Labāk velties nekā vilties. Kūlenis FM. Labu rītu! Mums divi smaidīgi kūlenīši atvēlušies kā pavasara vēstneši šeit. Divi no Fremest grupas, lai pastāstītu par savām pavasara izjūtām. Labrīt, jaunieši! Labrīt! Mūs nosauc par jauniešiem. Kāpēc nē? Novecot var tikai un vienīgi sirdī. Un kamēr tu esi garā sirdī jauns, tamēr tu esi jaunieci. Es uzskatu, ka... Bērns, tad es esmu bērns. Tad tu esi bērns. bet jaunieci, es teiktu, 65 gadi, tas ir absolūti, tas ir jaunietis un pat vēl ilgāk var. Mums ir viens regulārais klausītājs Jāņonkuls, un viņam, ja nemaldos, ir pāri 70 gadiem, viņš ļoti aktīvi dejo visās ballēs, viņš mums zvana, atskaitās, tā kā tas ir dzīves pierādījums. Man liekas, ka katrā pilsētā ir tāds viens Jāņonkuls. Jā. Jā. bet ne par Jāņonkuļiem jūs esat atbraukuši mums pastāstīt. No kurienes, cik tālu jūs braucāt pie mums ciemos uz Kuldīgu? Mēs atbraucam no jūras puses. Īstenībā ļoti saulains ceļš, apmēram stundu garš no Engures puses. Esam ļoti priecīgi ierasties pie jums ciemos un esam gatavi pastāstīt kaut ko. Laikam tāpēc mēs esam 2 piekdaļas no grupas tikai ieradušies, ka 3 tomēr izvēlējās palikt Rīgā. Sveiciens Mikum, Beātei un Robertam. Bet mēs esam atbraukuši, lai pateiktu skaļi, ka grupai Fremest ir jauns singls un daudz jaunumu šogad. Sākam tad par singlu. Pasaki to skaļi. Ko jūs gribat pateikt skaļi? To, ka pavasars ir tikai klāt, vai tur ir vēl kaut kāds vairāk iekodēts ziņojums tajā visā? Jā, tur ir ļoti daudz šajos vārdos ir iekodēts un īstenībā arī mūzikā un dziesmā. Un vispirms mēs vēlamies teikt to, ka mēs esam, gribam pateikt skaļi, ka mēs esam atgriezušies uz... Jaunieši ir atgriezušies. Tieši tā, uz lielās skatuves, un mēs esam atgriezušies ar jaunu mūziku, ar jaunu albumu, ar 20 gadu jubileju, ar koncertiem visa gada garumā, par ko mēs vēl noteikti klausītājus un mūsu sekotājus informēsim, bet šodien pasaki to skaļi. Un ko mēs sakam skaļi? Varbūt pat ne burtiski, lai tā, ka ausis neaizkrīt skaļi, bet tā atklāti mēs gribam pateikt to, ko jau Jānis pateica, par to, ka vistuvākais un visilgi gaidītākais notikums, ko mēs gatavojam, ir tas albums. Albums, ko mēs plānojam vasaras beigās visiem rādīt plašāk. Bet vēl tuvāk, kas ir tas, ko mēs skaļi gribam pateikt, ka maija beigās grupa Fremest uzsāks savu to, šī gada, kā varētu teikt, aktivitāti, koncertēšanas aktivitāti, kas būs Dzintaros, tas būs Jūrmalā. Jā. Kas vēl skaļi jāpasaka? Par visu pēc kārtas, es domāju, Dzintara koncertzāle 30. maijs, sezonas atklāšanas koncerts ar brīnišķīgiem mūziķiem, ar Liepājas simfonisko orķestru, diriģentu Jānu Liepiņu, solistiem vēl Daumantu Kalniņu un grupu Fremest. Tie būs noteikti svētki, uz kuriem mēs aicinām visus. Kas vēl tāds? Par ziemas aktivitātēm mēs varētu atbraukt vēl. Jā, pēc ražas ievākšanas. Lai tas gadalaiks, lai tie gadalaiki pamainās, un tad arī mums būs, mēs atbrauksim noteikti ar šo te taustāmo formātu, lai mums ir tāds, atkal, lai mums ir uz reprezentācijas materiāls. Jā. Bet katrā ziņā šis te singls ir jau otrs no gaidām albumu, jo pirmo mēs paspējām izdot pagājušā gada nogalē, kas saucās Vienu nieciņu paglabāt. Tas bija tāds, svētku noskaņās, nedaudz mierīgāks, noskanīgāks. Tad šis ir tāds burtiski arī skaļāks, kur mēs pasakamies, mums liriku video veidoja. Tātad šim singlam ir iznācis arī liriku video. Tas ir YouTube platformā skatāms. Tas ir YouTube platformā skatāms, jā. Un par albumu, izklausās, ka, ja jūs to vasaras beigās, tad augusts tas varētu būt. Augusts. Vai tas ir tādā vēl konkrēta datuma, jūs vēl neesat nosprauduši, vai tas ir jau ir zināms?
Esam nosprauduši konkrētu datumu un īstenībā mēs svārstāmies par 2 vietām, kur mēs varētu šos svētkus, albumu atklāšanas svētkus svinēt. Līdz ar to mēs gribējām šodien pavēstīt visai plašajai sabiedrībai un Kurzemei, ka ir datums, bet nākamreiz. Pateiksim to skaļi. To jūs pateiksiet skaļi nākamreiz. Vasaras beigas. Tātad, principā, jūs ar savas grupas albumu sākat rudens ražu. Jo pagājušajā gadā bija ļoti līdzīga situācija. Pavasarī visi mūziķi stāstīja par to, kādi ir plāni, un visi plāni kaut kā satiekās uz rudeni, un gan jau loģiski ir pastrādāts ziemas periods, ir tagad pavadīts, ir bijis laiks pasēdēt studijā, tagad jādodas koncertēt, un gala beigās. Kaut kāds laikam ir, ka gada sākumā ir tās lielās apņemšanās, tie lielie plāni kalšanas, kad tu raksti plānotājos un visu plāno un visu dari, un pēc tam tad tas rezultāts rezultējās uz gada nogali. Un tā, man liekas, ka mūziķiem bieži vien kaut kāds gada sākums ir tāds nosacīts atvaļinājums vai tāda klusuma pauze pēc tās lielās skriešanas apkārt uz gada beigām, kas ir novembris, decembris. Tie ir tādi... Citreiz jau arī janvārī ievelkās viss tā skriešana. Šādi un tādi, bet janvārs, man liekas, ka visi tā klusi kaut ko labā ziņā perina. Muzikālo gavēni ietur mazliet. Jā, tā varētu teikt. Par gada sākuma apņemšanām ir šodien 6. marts. Kā jums, tā mazliet retrospektīva, to, ko jūs izdomājāt gada sākumā, 1. janvārī, vai, pirmā kārtām laikam jautājums, jums vispār ir tādas tradīcijas 1. datumā, tā kā tu minēji, piesēsties pie rūtiņa vai līnija burtnīciņas vai pie baltas lapas un sarakstīt nākamā gada plānu, un kā ar tā izpildu veicās? Man liekas, ka labāk ir sākt apņemšanos kādā 29. decembrī, jo tad uz 1. apmēram tas varētu sākt realizēties. Es gribu atklāt varbūt tādas pāris kārtas, kuras varbūt klausītāji nezin par mūziķu ikdienu, mākslinieku ikdienu, proti, ka īstenībā, lai kaut ko paveiktu un lai kaut ko paveiktu varbūt tādu lielu un tādu paliekošu gan priekš sevis, gan priekš skatītājiem, mūzikas mīļotājiem, ir jāplāno ļoti, ļoti laicīgi. Un īstenībā arī šo dziesmu, kuru jūs tuvītās dzirdēsiet, mēs esam radījuši pat pagājušajā pavasarī un vasarā. Līdz ar to tas process līdz kaut kas nonāk publiskajai, teiksim tā, apspriešanai un kritikai, tur ir paiet zināms laiks, un līdz ar to arī ar tādām apņemšanās solījumiem un tādām kaut kādām vai varbūt jauniem mērķiem, principā vismaz māksliniekiem tas 1. janvāris īsti neko tā līdz galam nenosaka, jo bieži vien mēs tiešām plānojam jau kaut ko 1,5–2 gadus uz priekšu. Tas nozīmē, ka 2025. gada sākumā jūs principā sākāt jau plānot 27. gadu. Nē, man liekas, ka mūziķiem ir tas fenomens, ka viņi dzīvo vasaras periodā, viņi dzīvo tikai ar Ziemassvētku dziesmām, un Ziemassvētkos viņi dzīvo ar vasaras svētku repertuāru plānošanu. Tas, man liekas, ir tāds, vismaz pusgadu uz priekšu visu laiku mēs dzīvojam citā gada laikā. Labi, bet kā tad noķert tās sajūtas, ja tev mūzika vasarā jāgatavo, jārakstā, jāaranžē ziemas periodam un ziemā vasarai jābrauc atvaļinājums kaut kur ziemā uz siltajām zemēm uz nedēļu, noķeram iedvesmu, vai kā to var dabūt gatavu? Visu mūžu vai ziema vai visu gadu cauru gadu vasaru. Es domāju, ka tas jau ir tāds, varētu teikt, veselīgs rūdījums un pieredums, ka tu vari jebkurā brīdī, kas saka, apsēsties vai pie instrumenta, vai pie nošpapīra, vai pie kādas dzejas klades, un tu jau zini, kas ir tas, kas tev nāks, kas tev nāks tūlīt ārā, vai ko tu gribētu, lai tas no tevis iznāk ārā. Un tad, protams, ka bieži vien jau ir tā, ka tu sāc darīt vienu lietu, un tad notiek tas sansols, ka tu varbūt tās vasarā domā par Ziemassvētkiem, bet pēkšņi rodas līgo dziesma. Kāpēc ne?
Bet, Līgo brālīt. pēc fiziskajām sajūtām ir diezgan loģiski vasarā būtu tāda dziesma. Tāpēc, cīņa, mūžīgā cīņa. Priekš tam mums ir kondicionieri. Jā. Var ieslēgt Tas ir drusciņ vēsāk. risinājums. Un smiltis, kuras mēs jebkurā laikā varam atnest mājās un Sasildīt siltāk radiatoru un uz dvielīšu, mēs pāris spaiņas ar jūras smiltīm uzsildām, atlaidies, ieslēdz lampiņu. Pēc tam tikai nāciet palīdzēt iztīrīt. 4 putekļu sūcēju maisi aiziet. Atpakaļ uz jūru. Un vēl man ļoti interesē pašam personīgi tieši tas tehniskais no radošā procesa. Kā jūs no tādas idejas rašanās, vai piemēram uz nošu papīra ir kaut kādas idejas, kā jūs nonākat līdz tam, ka ir gatavs produkts, vai jums ir kaut kāda sava mēģinājuma telpa vai studija, kurā jūs to darat, vai kā jūs šo darat? Jā, man šķiet, ka vokālajai grupai Framest ir diezgan paveicies tieši ar telpām un studijām, kā jūs sakat, jo mūsu mājvieta, kā mēs sakam, kur mēs bāzējamies un mēģinam un tiekamies un radam jaunas idejas, ir kultūra telpa Aus, jeb Aus studio, kas atrodas Rīgā, un tur arī mūsu tādi celmlauži lielākie, kas ir Jānis un Roberts, arī rada šos darbus priekš mums, un šad tad pieaicinām mūsu draugus ārpus grupas. Šo te pirmo 2 singlu sakarā tas bija Dagnis Roziņš no grupas Citi zēni, kurš mums palīdzēja ar tekstu. Un, tur studija ir kā darbs, kā jūs arī jūtat un zinat, kuram ir jābūt ar radošu atmosfēru, tad tur arī rodas lielākās, grandiozākās idejas. Lieliski. Mēs mazliet esam to noslēpumainības plīvuru pavēruši vaļā, kā jūsu māksla top. Dažreiz tas notiek arī vasaras mājā, bet vispār studijā ir tāds parocīgāk. Visdrošāk. Uzreiz visi faili drošās vietās. Nav leduskapis tik tuvu. Lai nenonāk tā, ka gribētos taisīt miksu un māsteri, bet īstenībā ir tikai viens fails, un tur nav neko miksēt, ne māsterēt, ir tikai skaista ideja, kas viss jāpārdzied. Brīnišķīgi. Prieks jūs bija uzņemt šeit, un gaidīšu jūs atkal ciemos šeit ar to taustāmo. Ar to taustāmo. Ar albumu. Jā, mēs blakus Markus Ribam tad noliksim, ja drīkst ar koridori. Jā. Un tagad klausamies, pasaki to skaļi. Un kad tu pēdējo reizi apmeti kūleni? Kurzemes radio rīta raidījums Kūlenis FM. The coolest radio show ever produced. Darba dienās no 7 rītā. Kūlenis FM. Nemāci pieaugušiem bērniem kūleņus mest. Raidījumu atbalsta PTA, eleganti umurlīgi sadzīves tehnika tev.